Vēncpils augstskola. Karina Šķirmante. Tas, ko es pētu komētas un komētas aktivitāti radiodiapazonā. Ļoti interesants projekts ir Kometa Interceptor, kas ir ESAS projekts, kas 2029. gadā palaidīs zondi, lai pētītu komētas jau kosmosā. Tas, ko mēs varam palīdzēt sagatavoties šai misijai. Un arī mēs, Vēncpils Startautiskais radioastronomijas centrs, veicam darbus pie modelēšanas, tieši runājot par komētas aktivitātes modelējumu, lai varētu palīdzēt startautiskajiem partneriem no Aalto universitātes, no Tartu observatorijas, viņu instrumentiem, kas būs uz šīs misijas. Ideja ir tāda, ka šī zonda gaidīs saucamā Lagrange 2 punktā, un tajā brīdī, kad pietuvosies kāda komēta, kura nekad nav tuvojusies Saulei, šī komēta būs visaktīvākā, un tajā brīdī arī šī zonda pietuvosies ar savām apakšzondēm, komētai un mēģinās uzņemt tik daudz bildes, cik vien būs iespējams. Arī mēs Vēncpils augstskolā cenšamies un katru gadu piedāvājam tēmas saistībā ar radioastronomiju, bet kur students var, savas IT kompetences pielietot tur datu apstrādē, izmantojot dažādas risinājumus, tos pašu mašīnu mācīšanās risinājumus, kad tas students tiešām redz, ka viņa zināšanas var noderēt pēc tam zinātnē. Mums jau ir gan infrastruktūra, gan arī šīs zināšanas, bet noteikti ir jāstrādā pie cilvēku attautas, ir jāpiesaista gan studenti, gan jaunie zinātnieki arī šajās sfērās.